Tas ir melanīls. Krēms, kurš balina tumšu plankumus uz ādas. Jebkuras ādas problēmas gadījumā labāk vismaz vienu reizi pakonsultēties ar ārstu. Tāpēc, ka hiperpigmentācija vai pigmentu plankums varētu būt kā kaut kādas iekšējas slimības pazīme uz ādas. Tāpēc, ka ādā, īpaši sejas āda, ir iekšējā organisma stāvokļa spogulis. Bet mēs pārliecināsimies, ka tas ir vienkārši kaut kāds pigmentācijas traucējumi, šī gadījumā hiperpigmentācija, tad ārsts pēc anamnēzes savākšanas var nozīmēt tieši jums piemērotu preparātu, šī gadījumā melanīlu. Tāpēc, kā uz savu, risku, tas nav pareizi. Es domāju, ka arī farmaceitam nav tiesības droši nozīmēt kaut kādu preparātu. Vienīgais, protams, ka ir sieviete ar vecuma pigmentu plankumiem. Šodien mūsu prezentācijā piedalīsies viena sieviete, kuram 3 mēnešu laika lietojam šo melanilu krēmu roku ādai. Tāpēc, ka rokas, tas ir vecumā, spogulis. Un ar vecumu, diemžēl, vairāk un vairāk uz roku ādas parādās tumšu plankumiņi. Tad šī gadījumā mēs droši varam lietot šo krēmiņu 2 reizes dienā roku ādai un, protams, ka sasniegsim результату. В борьбе с пигментацией мне очень помог этот крем. Он замечательный. Это отметила мастер по маникюру мой. Руки стали намного эстетично выглядеть и красиво. Крем Меланин, он не только улучшает пигментацию кожи, но он и увлажняет очень хорошо руки. У него очень мягкая текстура крема, которая не оставляет жирных пятен. После нанесения он моментально впитывается, и руки приобретают очень эстетичный и здоровый вид. Я всем очень рекомендую этот крем. Женщина будет очень довольна. Кстати, мужчинам тоже будет очень хорошо, потому что пигментация это не только возрастная у женщин, но и у мужчин тоже. Руки являются лицом любой женщины. Понимаете, морщины на лице это уже как бы... А руки это лицо женщины.